Šajā video prezentācijā mēs parādīsim jums, kā no sadaļas kalendārs jūs varat pievienot jaunus uzdevumus potenciāliem klientiem, iespējamiem darījumiem un kompānijām. Tām jums jāiet sadaļā kalendārs, un šeit jūs redzat visus savus aktuālos uzdevumus un arī izpildītos uzdevumus. Jūs varat redzēt tos dienas, nedēļas un mēneša griezuma. Pieņemsim, ka jūs esat tikko izpildījis kādu uzdevumu. Izvēlieties, ka uzdevums ir izpildīts. Pieņemsim, ka jūs šim klientam vēlaties iedot jaunu uzdevumu. Tam jums būtu nepieciešams nospiest jauns uzdevums un aizpildīt visu nepieciešamo informāciju. Tā skaita jums būtu jāieraksta tieši kompānija, jāizvēlas klients un jāizvēlas, pie kā attiecas šis uzdevums, pie potenciāla klienta vai nu pie iespējama darījuma. Tas nav ērti un tas ir ilgi. Mēs esam izdomājuši ātrāku ceļu un tagad jums būtu nepieciešams nospiest uz šo izpildītu uzdevumu, nospiest pievienot jaunu uzdevumu, un šeit jūs redzat, ka visa daļa no informācijas ir jau aizpildīta. Ir aizpildīta tā kompānija, kura jūs vēlaties iedot uzdevumu, ir aizpildīts tāds klients, un ir aizpildīts arī, ka uzdevums attiecas pie noteikta iespējama darījuma. Ja jūs vēlaties, lai šis uzdevums attiecas pie potenciāla klienta, kas ir, ja mēs redzam, ka viņš ir izveidots, jūs varat nospiest pie potenciāla klienta. Jums jānorada tikai uzdevuma tips, jums jānorada tikai datums, laiks, komentārs un saglabāt uzdevumu. Un jūs varat redzēt šo uzdevumu kalendāri un arī uz savas galvenās lapas. Kā jūs varētu redzēt, viss ir ļoti vienkārši un ātri. Paldies par uzmanību!